Redz, visa pamatā dabūt to burbuļojošo efektu ir vajadzīgs divas pamatvielas, proti soda un citronskābe, jeb sārms un skābe, kas arī rada to efektu saskaroties ar ūdeni. Vannas bumbas sastāvdaļu attiecības ir 2:1. Šajā gadījumā 4 ēdamkarotes sodas un 2 ēdamkarotes citronskābes. Visu rūpīgi samaisa. Jo vairāk būs citronskābes, jo lielāks tas pšš efekts būs. Pievieno 1 ēdamkaroti vīnogu kauliņu eļļas. Tā mitrina un atjauno ādu, turklāt darbojas kā antioksidants un pretiekaisuma līdzeklis. Tai gandrīz nav smaržas. Un, lai tas gala rezultāts nebūtu tik garlaicīgs, es pielikšu vēl vienu sastāvdaļu klāt. Es izvēlējos lavandu. Protams, vairumā mēs zinām tās labās īpašības, kas lavandai ir, proti tā, ka, ja tu ieliksi skapī lavandas ziediņus, tad atvērīs kodes, vai, protams, arī ir zināmas šīs relaksējošās īpašības, kas ir lavandai, proti miega efekts. Bet vēl viena medicīniskā īpašība lavandai ir tā, ka tā ir antiseptiskas īpašības. Piemēram, Otrā pasaules kara laikā kara hospitāļos, kad nebija nevienu citu medikamentu, tad pret iekaisumiem izmantoja tieši lavandu. Pievienojiet dažus kaltētas lavandas ziedus. Ietaupīsiet naudu, ja lavandu izaudzēsiet paši savā piemājas dārzā vai puķupodā uz dzīvokļa palodzes. Tā ir samērā vienkārši kopjama. Tā mēs pārbaudām, cik viņš ir gatavs. Būtībā, tev nāksies sasmērēt rokas agrāk vai vēlāk. Un to mēs darām tā. Mēs skatāmies, paņemam, vai viņš līp. Redz, šobrīd viņš vēl ir diezgan sauss. Tādēļ mēs tagad darīsim pretrunīgāko lietu. Mēs izmantosim ūdeni. Bet mēs ņemsim ūdeni smidzinātājā, jo tas palīdzēs izvairīties no šīs tūlītējās reakcijas. Uzreiz maisām, lai šo procesu apturētu, bet masu padarītu mitrāku. Tikpat labi šo visu masu, ja gadījumā tev nesanāk, viņu var arī pievienot, piemēram, lielāku vairumu kristālisko jūras sāli, un tev būs vannas sāls, un berviņu vannā tev reakcija tik un tā būs. Bet, ja tu gribi dabūt tieši šo iecienītākās variants bumbas vai kaut ko, tad, protams, tev ir jāpanāk, lai viņi sacietētu kaut kā. Un tagad var sākties veidošanas process. Kā tu redzi, pagaidām tas viss ir ļoti vienkārši. Tā arī būs līdz pašām beigām. Un to visu var darīt mājās ar bērniem vai vīrieši, kuriem nepatīk vannas. Kaut ko šādu var sagatavot kā dāvanu savām dāmām. Formu varat izvēlēties pēc sirds patikas, bet gatavās būs jāatstāj uz papīra kaltēties. Galvenais ir kārtīgi vienkārši viņu piespiest formītē. Un tagad nākamais, kas ir, nedabā vienkārši ārā no formītes ar vieglu, bet pārliecinošu rokas kustību. Voilà! Ir pagājušas 3 stundas, un šī nenosakāmās formas vannas bumba ir kaltējusies. Ja atstās uz kaut kādām 24 stundām, tas rezultāts būs vēl labāks, viņa būs vēl cietāka, līdz ar to mazāk iespēja, ka tā sairs. Bet tagad atlicis tikai mest to ūdenī, un tā ir tā jautrākā daļa, vērot reakciju.